un studijā jau premjeras Valdis Dombrovskis. Labrīt! Labrīt! Nav tādas tipiskas dienas premjera dzīvē, jo situācijas mainās, lietas mainās. Līdz ar to šīs darba dienas ir ļoti atšķirīgas. Premjeram ir pašam jāliek sava darba kārtība. Ir svarīgi prast izvēlēties tajā brīdī būtiskākos jautājumus. Mēs esam ievērojami pātrinājuši Eiropas mandātu. Sākam ministru kabineta sēdi. Vai ir kādi jautājumi? Jau pats darbs ir ļoti liela pieredze un mācīties un izzināt jaunas lietas nākas praktiski katru dienu. Jo ir svarīgi saprast to, kā valstī ir jāattīstās pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem. Growth, if we will focus on improving business environment, we will be able to address our social problems in the aging society. Viens cilvēks nevar risināt visus jautājumus, un tieši tāpēc ir svarīgi prast deleģēt uzdevumus un šos procesus vadīt, nevis mēģināt pašam visus jautājumus atrisināt. Ir jāpaļaujās uz apkārtējiem cilvēkiem, uz savu komandu, gan biroju, gan valdību, gan ekspertiem, gan Saeimas deputātiem. Nākamais ir 10. gada budžets. Bezdarba samazināšanos gan arī uz īpašu. Būtiski, lai politikā nāktu jauni cilvēki, lai notiktu paudžu nomaiņa ar jau mūsdienīgu pasaules izpratni. Es pēc dabas esmu ļoti mierīgs cilvēks, un aizskaitīt man ir samērā grūti. Un es pieļauju, ka šajā saspringtajā situācijā tas zināmā mērā ir arī palīdzējis nodrošinot valdībā mierīgu darba atmosfēru laikā, kad nācās pieņemt ļoti sarežģītus lēmumus. Turpināsim pašvaldībām līdzfinansēt mājokļu pabalstus. Tajā brīdī, kad tiešām tu redzi, ka tas darbs, kas ir darīts, dod praktiskus rezultātus, ka tam arī sabiedrības atbalstā, protams, ir liela gandarījuma sajūta. Kamēr mēs esam vienoti un skan mūsu dziesma Latvija plaukst. Dievs svētī Latviju! Es strādāju pie grāmatas kopā ar ekspertu ekonomistu Aslonu kungu par Latvijas pieredzi krīzes pārvarēšanā. Ir ļoti būtiska tiešām nofiksēt un sastematizēt visu to, kāpēc Latvija tik smagā situācijā nonāca un kas bija tie soļi, būtiskākie pasākumi, kas veicināja Latvijas iziešanu no krīzes. 2008. gada vidū ekonomiskie rādītāji liecināja, ka Latvija ir nopietnas ekonomiskās krīzes priekšā. Galvenais iemesls bija elementāra ekonomikas likumu neievērošana un ignorēšana. Ekonomikas augšupējas posmā netika veidoti uzkrājumi valsts budžetā, netika īstenot saulaicīgi pretinflācijas pasākumi, netika bremzēta kreditēšana un nekustamo īpašumu spekulācijas. Es uzskatu, ka atbildība par krīzi ir jāuzņemas tām partijām, kuras vadīja valdību tā saucamajos treknajos gados. Tās ir Tautas partija, Šlesera partija ar saukli gāzēt līdz grīdai un koalīcijas partijas, kuras atbalstīja šādu politiku. Mēs redzējām, kur šī gāzēšana līdz grīdai noveda. Piepildījās tas, par ko ārvalstu un vietējie eksperti jau vairākus gadus brīdināja Latvijas valdību. Pasaules finanšu krīze 2008. gada rudenī situācija Latvijā strauji pasliktināja, nostādot valsti maksāt nespējas priekšā. Es atceros, tas bija kaut kāds oktobris, kad bija papāreks lietainais laiciņš, pa SVH laikam vēl klausījos. Nezinu, uz to brīdi vēl tie darbi bija diezgan daudz. Nelikās, ka tā viss uzreiz tā šausmīgi tur bruks un juks. Pēc tam piedzima bērniņš, un tas sākās tā krīze, kaut kā bailīgi palika.
darba nebija, vienkārši mājās sēdēja, nezinu, kā galvas savilkt. Tad vēl visas šitādas bankas, visu maksājumi jau, viss tas iekavējās. 2 un 3 un vairāk reižu mazāk pircēju veikalā, kad tās cerības, ko mēs domājām, no sākuma jāiegulda finanses, lai attīstītos, ja mēs sapratām to. Bet pēc tam, kad mēs esam ieguldījuši, tagad vajadzētu celties, tad iesākās krīze. Šobrīd es aicinu Valdi Dombrovski sastādīt ministru kabinetu. Nav nekāda pamata, es atvainoju, šeit skandināt šampaniešus, jo situācija valstī ir ļoti nopietna, jo reāli valsts atrodas bankrota priekšā. Tā bija ļoti smaga izvēle, kad vecā koalīcija bija pamukusi malā un vairāk nevēlējās valsti vadīt. Tomēr mums uzņemties atbildību un vest ārā valsti no krīzes. Tas, protams, bija smags lēmums, bet tas bija arī atbildīgs lēmums, un mēs šo atbildību uzņēmāmies. Un sākumā, protams, bija arī satraukums, vai izdosies, jo mēs zinām, ka arī daudzi starptautiskie eksperti prognozēja, ka nekas Latvijai nesanāks, ka Latvija būs nākamā Islande. Ja netika realizēta Valda Dombrovska programma, tad valsts tuvāk pāris nedēļās būtu nonākusi reāli valsts bankrota priekšvakarā, kad izbeigtos nauda, algām, sociālo funkciju nodrošināšanai, drošībai un tā tālāk, izglītībai. Un visticamāk būtu grūti novērst arī Latvijas devalvāciju, kuras līmeni vai apmērs ir grūti pat apspriest tagad. Un visticamāk arī pārējā Baltija no tā tik ciestu. Mēs atceramies to 2009. Gada sākumu. Tur bija milzīgas problēmas, valdība mainījās, gandrīz katru nedēļu nodokļu likmes mainījās un tā tālāk. Tagad ir vismaz aptuveni stabili, ja? ir aptuveni redzams, kas varētu notikt. Manis izveidotajai valdībai vispirms bija jāveic nekavējoši pasākumi finanšu un ekonomikas glābšanai no kraha. Budžeta deficīta samazināšana ļāva stabilizēt finansiālo situāciju. Ekonomikas sildīšanas pasākumi, novirzot daudz lielāku atbalstu uzņēmējdarbības, rūpnieciskās ražošanas un eksporta atbalstam, ļāva atgriezties pie izaugsmes. Pirmais valdības gads pagāja lielā mērā krīzes vadības situācijā, cenšoties novērst iespējamos negatīvākos scenārijus valsts attīstībā. Un bija jāpanāk starptautiskās sabiedrības uzticība Latvijas valdībai. It's not good when somebody is just making decisions without any analysis, without listening all other experts, etc. I think Valdis Dombrovskis is good personality, good leader, and once again, decisions made by Valdis Dombrovskis' government, they were really needed for Latvia. All crisis managers are good from the point of view that they are working in very difficult times, and in all Baltic states, all prime ministers have been challenged by very difficult I will say problems which they faced. So from this point of view, if they were able to survive at least a few months, already good. And all of us free countries went through very, very difficult times. And all people who were devoting their time and lives to save our countries are already, from this point of view, doing the best they can. Var apbrīnot viņu drosmi uzņemoties šo premjera posteni tādos apstākļos, ka citi muka no šīs atbildības kā vēlns no krusta, tāpēc, ka krīzes brīdī pārņemt valdību, protams, nozīmē, ka viss, kas ir saistīts ar krīzi un tās sakām, visas negatīvās izjūtas un negatīvie soļi, kas ir jāspēr nepatīkamie. Tā brīža valdība un premjers it īpaši tiek vainots par šiem sekām. Kaut gan cēloņi jau bijuši jau daudz tālākā pagātnē un daudz, kas ir vienkārši jādara, neatkarīgi no tā, kurš ir tai brīdī sēž šajā valdības vadītāja krēslā. Tagad, kad situācija ir stabilizēta, mums ir jaunas prioritātes apkarot ēnu ekonomiku, piesaistīt investīcijas, atjaunot konkurētspēju, lai Latvijas iedzīvotāji iegūtu pakāpenisku stabilu labklājības pieaugumu, kas nebūs kārtējais burbulis, kurš pēc tam pārplīsīs, radot jaunas problēmas. Tas man patikās. Tas principā, kas Latvijā notika, tas pats labākais, kas varēja notikt, ja, ka ievēlēja Dombrovski, ja, jo tas ir
Jo, kad Kalvīts bija pie varas, jā, tas bija vispār drausmīgi. Jā. Tad, ja tu redzi, ka viņi kaut ko sāka darīt, ka tā Dabromska valdība ir kaut ko sākusi darīt, tad jau mums arī kaut kāda cerība un stabilitāte rodās. Es jau tā domāju skaidru un gaišu. Viens cilvēks jau pasauli atklāt nevar uz to labo pusi. Viens cilvēks nevar to izdarīt. Un ja tur būtu tā augšā tā saimā visi tādi pratoši un saprotoši cilvēki, kas drusku vairāk rūpētos par cilvēku strādājošo, ne kaut kādu biznesmeņiem vai ko, tad jau būtu savādāk. Kārtīgs vīrs, un man šķiet, ka neviens cits līdz šim esošajam nebija spējīgs izdarīt to, ko izdarīja Dombrovskis. Tā es domāju. Sakiet, kādas sekas būtu tam, ja netiktu turpināta jūsu ekonomikas atvesļošanas programma? Jāatzīst, ka tāds risks tiešām ir, ka tās reformas, kas ir uzsāktas un Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma var netikt turpināta. Un te situācija, manuprāt, ļoti nopietna. Mēģināt nākt ar kaut kādiem populistiskiem saukļiem. Vienu dienu, ka jādevalvē lats, otru dienu, ka nav jādevalvē, vienu dienu, ka vajag pārtraukt starptautiskā izdevuma programmu, otru, ka nevajag pārtraukt. Tas atkal var novest pie nopietnas nestabilitātes finanšu tirgos ar sekojošo ekonomikas kritumu. Kā pašreiz mums tiešām ir iezīmējies ekonomikas pieaugums, mēs ejam ārā no krīzes, un svarīgi būtu šo programmu novest līdz galam, lai nodrošinātu Latvijas ilgspējīgu attīstību. Šovasar kopā ar Sandru Kalnietu un Eiroparlamenta deputātiem biju pie zemnieka Andra Kalniņa no Stelpes. Viņš savā saimniecībā nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un parāda, ka daba ir viena no Latvijas saimniekošanas priekšrocībām. Protams, no valdības puses ir svarīgi atbalstīt zemniekus arī ar Eiropas Savienības līdzekļiem, un arī šogad esam panākuši vienošanos ar starptautiskiem aizdevējiem, ka rudenī zemniekiem būs pieejami papildus 100,5 miljonu latu. Man liekas, ka tiek sakārtots un piedomāts, un patreiz arī šī krīze rāda, ka lauksaimniecībai ir svars. Es domāju, ka pat lauksaimniecība līdz šim brīdim nebija ieslēgta prioritārās ražošanās. Svarīga ekonomikas struktūras maiņa. Jāturpina darbs pie investīciju piesaistes, administratīvās sloga mazināšanas, ir jāturpina uzņēmēju darbības vides uzlabošana un ēnu ekonomikas apkarošana. Arī eksportā ir redzama strauja izaugsme, un šī gada pirmajos 5 mēnešos eksports ir palielinājies par 22%. Lai atbalstītu uzņēmēju darbību, esam pātrinājuši Eiropas Savienības fondu apguvi un iedarbinājuši augstas pievienotās vērtības investīciju programmu. Dendrolite Latvija, kur vada uzņēmējs Jānis Vašuks, ir viens no uzņēmumiem, kas ir piesaistījusi līdzekļus no šīs programmas un parādījis, ka arī kokrūpniecībā iespējams ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, ražojot diezgan unikālu šūnmateriālu, ko izmantos mēbeļu ražošanā un celtniecībā. Uzskatīja, ka tā nav kokapstrāde, tā nav nozara ar augstu pievienoto vērtību. Ja viņa nav, tad viņa par tādu ir jāpadara. Un mēs šeit, es domāju, ka patiešām esam ļoti augstu pacēluši šo pievienoto vērtību. Es negribētu strikti nodalīt posmu pirms vēlēšanām un pēc vēlēšanām, jo tie darbi, kurus mēs veicam, ir darba kārtībā arī tagad, un es ceru, ka daļa no šiem darbiem izdosies jau paveikt. Ka tas virziens ir bijis pareizs. Bet attiecībā uz latviešiem ārpus Latvijas, man liekas, ka ļoti svarīgi ir viņiem sūtīt signālus par to, ka viņi ir vajadzīgi. 4 gados ir jāatgriežas praktiski pie tā. Mūsu komanda apzinās, ka Latvijai un tās iedzīvotājiem ir svarīgi, lai iesāktās reformas tiktu turpinātas, nodrošinot Latvijas konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi. Vietējie resursi mums ir meži un kaut kādā mērā smadzenes. Vienotība ir sagatavojusi ekonomikas programmu, kuru realizējot varēs nodrošināt tālāk Latvijas attīstību. Esmu gatavs turpināt vadīt valdību un īstenot šo vienotības plānu.